Labdien! Ar jums kopā šodien Arga Oliņa. Raidījumā Skats no Alas. Filmēsim ielās, lai nokļūtu tuvāk tautai un redzētu, kā tā dzīvo. Šīs dienas tēma – kā izdzīvot krīzes apstākļos. Šodien pie mums viesojas dažādu partiju pārstāvi. Uz sarunu aicinu Slīdenās partijas pārstāvi Francis Lēpi. Sakiet, lūdzu, kā izdzīvot krīzes apstākļos? Tātad, nodarbosimies ar slēpošanu, sezonu atklāsim 1. augustā un katram pilsonim pa slēpēm. Nākamais viesis Aleksandrs Kalašņikovs, Aizsardzības partijas Ozīris galvenais pārstāvis. Jūsu partijas ieteikumi pašreizējai situācijai valstī? Saldējiet sevi 3 lietas, kurām obligāti jābūt jūsu mājoklī. Klēpsanītis vārdā Niknejs, protams, ērta gulta un kādam pēc durvīm. Interesanti. Un šeit jaunāk Zenta Šļirce. No partijas slimojiet un man būs darbs. Sveiki! Ko jūs ieteiktu, lai valstī kļūtu labāk? Es atvainojos. Tātad, es ieteiktu katram slimnīcas ārstam vai pacientam ņemt uz mājām. Šādi mēs ietaupīsim naudu un varēsim slēgt slimnīcas. Interesanti ideja. Izglītības un kultūras pārstāvis Konstable Karstais. Mēs īsti nezinām, kuru partiju jūs pārstāvjat. Ai, kāda pēc mums? Šķiet, ka jau vairāk zināsim un mazāk zināsim. Ko jūs plānojat, lai valsts izkļūtu no šīs situācijas? Kāda situācija? Krīzes situācija. Mēs domājam, lai ietaupītu naudu, laiksim skolas, skolotājus sūtīsim uz gateriem, bet skolniekus mēs esam nolēmuši likvidēt. Jā, interesanti gan. Aleksandrs Radovičs Baradačs, Krievu apvienotās partijas pārstāvis. Kā jūs censtos, lai labotu situāciju valstī? Nu, ja tak domājuši, ka, ja mēs tiksim pie varas, mēs pazemināsim cenas treniņbiksēm un siemačkām. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka visas valsts svarīgākās iestādes ir jāslēdz. Tā ietaupīsim naudu, kā arī aicinām visus uz ārkārtas vēlēšanām. Ar jums kopā šodien bija Arga Oliņa, raidījumā Skats no Alas. Uz tikšanos Latvijā!